Tālmācībā ir daudz mītu. Viens no tiem – tālmācībā nenotiek socializēšanās. Mucā, audzis un pa spundi barots. Muļķības. Jo, no kurienes tas priekšstats ir? Ir sajūta tā, ka bērns atnāk mājās, pat neko tur atnāk. Viņš pieceļās no rīta mājās, ieslēdz datoru, tur mācās, izslēdz datoru, iet gulēt. Nevienu nesatiek, ne ar vienu nerunā. Nu, apmēram tāds varētu būt tas priekšstats. Socializēšanās nav. Bet ko tad saka mūsu skolēnu vecāki par socializēšanos? Pirmais ir tas, ka mācību process tālmācībā aizņem īsāku laiku, jo var fokusēties mācībām un, attiecīgi, īsākā laikā iemācīties mācību materiālu. Tas nozīmē, paliek vairāk brīva laika, un to var izmantot kā reizi priekš socializēšanās ļoti plaši. Aktīvajiem skolēniem ir 5 līdz 7 pulciņi nedēļā. Tas nozīmē to, ka ir iespēja satikt daudz plašāku jauniešu, vienaudžu loku nekā tas būtu klātienes skolā, kur no rīta līdz vakaram ir veltīts laiks mācībām, ir viena klase, 30 skolēni tur, vienā pulciņā vienus, otrā pulciņā otrus, trešā pulciņā trešos, tā kā tas loks ir daudz lielāks. Otrs, kas ir mūsu skolā, tās ir ekskursijas. Regulāras ekskursijas katru ceturksni, kā minimums viena klasē skolēni kaut kur aizdodās kopā ar klases audzinātāju, un klases ietvaro ir iespējams komunicēt. Ja, un tad iepazīt savus klases biedrus, iepazīt jaunas vietas, satikties ar cilvēkiem. Ja, tā socializēšanās arī notiek, un daudz vecāki to novērtē kā ļoti, ļoti foršu un pozitīvu lietu. Vēl viens īpašs punkts – tā ir tuvāka komunikācija ģimenē. Kā parasti ikdienā šķiet notiek tas priekšstats, kad vecāki aiziet uz darbu, bērni aiziet uz skolu, ja, un kaut kur tur pa vidu varbūt arī satiekās. Ja. Cik daudz velta sarunām savstarpējiem. Savukārt tālmācībā, jā, nereti sanāk tā, ka vecāks kāds strādā īsāku darba dienu vai arī strādā no mājām, un turpat arī ir bērns, kurš mācās, un attiecīgi var veidoties ciešāka, tuvāka komunikācija ģimenē. Līdz ar to ir iespēja vairāk sajusties tādam saklausītam, pamanītam, ja, un paņemt arī ģimenes vērtības. Un vēl viena lieta, neviens jau nesaka, ka jāsēž un jāmācās vienam pašam pie datora ne ar vienu nekomunicējot. Mūsu skolā ir tiešsaistes nodarbības, mazākiem tas ir 1., 2. klasīte, viņiem ir 3 dienas, pirmdien, otrdien, trešdien. Viņi slēdzās kopā ar skolotāju, ar klases biedriem, diskutē, mācās, komunicē. Un šajā ziņā vecāks saka, pat introverts jūtās saklausīts, pamanīts, ja, un novērtēts. Un ja mēs pastamies lielākiem skolēniem, pieņemsim tur 9., 10., 11., 12. klasi, ja, viņiem ir 4 dienas. Tad 4 dienas viņi slēdzās tiešsaistē kopā ar skolotāju, ar saviem klases biedriem, atkal var kopā kaut ko rēķināt, kopā mācīties, uzdot jautājumus, diskutēt, un tā komunikācija visu laiku notiek. Ja šķiet, ka tālmācībā nav iespējams komunicēt, tad, ko lai saka, jāslēdzās klāt un jāpārbauda. Katram savu tālmācību.